Re! Viss ēters ir te! Tagad vairāk par konsekvencēm, ja tiešām uzvarēs Donalds Trumps, varbūt arī Hillary Clinton, vēl nav zināms nekas. Latvijas ārpolitikas institūta direktors, Rīgas Stradiņu universitātes profesors Andris Sprūds ir mūsu studijā. Labrīt! Šobrīd, tātad, kā ziņojām, jaunākie rezultāti liecina, Donalds Trumps ir vadībā, 244 elektoru balsi, 215 tikai Hillary Clintonai. Pirms tam gan šīs te aptaujas liecināja, ka Hillary Clinton varētu kaut ar nelielu pārsvaru, bet uzvarēt. Vai aptaujas ir izrādījušās aplamas, jo daudzi aptaujātie varbūt ir melojuši, vienkārši kaunējušies atzīt, ka balsos par Donaldu Trumpu? Šāds viedoklis arī ir izskanējis. Jā, es domāju, ka tāda iespēja ir pastāvējusi par to, ka cilvēki ir neatzinuši izvēli par Trumpu, un tas, principā, ir bijis diezgan raksturīgi, varbūt neizvēlēties vai neparādīt savu izvēli par labu tam, pret ko ir vērsts diezgan liela arī kritika. Un mēs jau redzējām, ka to šī gada ietvaros arī Brexit sakarā, un tas ir bijis arī iepriekš, teiksim, tādu citu odiozu vai varbūt salīdzinoši kontroversiālu personu izvēlē. Tā kā, jā, otrs, protams, kad ir jautājums, kas varbūt vēl līdz galam nav skaidrs, cik beigās cilvēki, ko vēlēs mobilizēt, tieši Hillary Clinton aizgāja uz vēlēšanām, savukārt cik, kas bija neizlēmušie, aizgāja un beigās nobalsoja par šajā gadījumā jo tas ir vēl viens aspekts, ko arī Washington Post šorīt uzsver, ka šie tie minoritāšu vēlētāji, ko īpaši uzrunāja Hillary Clinton, ka viņi tomēr nav izrādījušies tik aktīvi, kā bija gaidījusi demokrātu nometne. Viens, viņi var neizrādīties tik aktīvi, kā gaidīja, un tas ir laikam pietiekoši tradicionāli pat, ja viņi bija, man šķiet, ka to kopumā diezgan aktīvi, bet otrs ir tas, ka arī šī minoritāšu pārstāv ne jau visi automātiski balsoja par Hillary Clinton. Nu, teiksim, paņemsim to pašu Floridu, kurā uzvarēja Donalds Trumps, tad minoritāšu pārstāvji, jeb spānisku runājošie, tie ir cits spānisku runājošie nekā pārsvaru Amerikā esošie. Tie ir spānisku runājošie, kas nāk no Kubas un kas ir bijuši kritiski par Obamas, teiksim, šo te Kubas diplomātiju, atsalumu par to, ka attiecības ar Kubu jāveido, viņi bija diezgan stingrās nostājās. Un tāpēc šie cilvēki, ticamākie, balsojuši par Donaldu Trumpu, tā kā tas automātiski arī nav tā, ka minoritātes pilnīgi visas balsoja par Hillary Clinton. Skatoties uz Donaldu Trumpu iespējamo uzvaru, tad varbūt varam arī viņu pāanalizēt kā iespējamo nākamo ASV prezidentu. Kas tad ir viņa priekšrocības un kas ir viņa trūkumi šajā amatā? Tā viņa priekšrocība ir tā, ka viņš ir trāpījis to stīgu, kas nav tikai šobrīd raksturīga ASV, bet tā viņš šķiet, ka tā jau parādās tāda, zinām, globāla tendence, un tā ir tendence, kas ir īpaši novērojama rietumu demokrātijās, kas ir sasnieguši kaut kādu, zinām, savu attīstības līmeni un sāk buksēt, sāk stagnēt un varbūt sāk solīt atkāpties. Nu, man šķiet, ka arī raksturīgi ir tas, kas ir noticis Mičiganā vai kas notiek Mičiganā, tas vienmēr ir bijis demokrātu štats. Un šobrīd tā vien izskatās, kas varētu būt par republikāņu štats. Detroit ir kā iemiesojums. Tam Detroit, kas ir bijis industriālā bāze, kas ir bijis ASV varenības iemiesojums vai zīme vai simbols, šobrīd ir praktiski buksējoša, bankrotējoša pilsēta, kas ir baltiem iedzīvotājiem, strādājošiem ir neapmierināts. Viņš ir trāpījis, teiksim, šo stīgu. Tas, es domāju, ka vienlaiks ir viņa spēks, bet no otras puses tas ir arī viņa vājums. Turpinam interviju ar Latvijas ārpolitikas institūta direktoru, Rīgas Stradiņu universitātes profesoru Andriu Sprūdu. Galvenā ziņa šķiet no Petitas kundzes teiktā ir tā, ka attiecības nemainīsies, lai vai kāds rezultāts. Vai tā ir diplomātiska runa, mierinot mūs, ja Trumps tiks tiešām ievēlēts, vai tomēr saskatāt to, ka tā ir taisnība un attiecības tiešām nemainīsies, lai vai kurš būtu prezidents? Es varbūt sākšu mazliet tādu neformālāku piezīmi. Petitas kundze smaida, un tiešām laikam šeit ir daļai jāsmaida tajā ziņā, ka mēs domājam, ka šovs ir beidzies. Šovs tikai sākās. Un, protams, ka šeit varbūt ir tie jautājumi, kas, diemžēl, ja mums ir nopietnāki, jo varbūt nemainīsies ASV politika, teiksim, kā pavērsiens, kā vektors uz Eiropas pusi un arī, teiksim, ieinteresētība to teritoriju, to valstu aizstāvībā, par ko ASV lielā mērā ir iestājusies un kur ASV ir investējusi. Un es domāju, ka šeit arī Donaldam Trumpam būs jāparāda, ka tie viņa izteikumi, ka viņš tomēr saprot starptautiskās lietas. Un jau mēs to esam redzējuši šo akcentu maiņas arī pēdējās dienās, kad viņš teica, ka Hillary Clinton ir pārāk vāja, lai turētos līdz Putinam, ka
tieši viņš ir tas, kas spējīgs, teiksim tā, miedarboties ar Krieviju un arī jau kāds izaicinājums no Krievijas puses arī adresēt. Bet no otras puses tā problēma ir tā, ka tas šovs var turpināties un ka ASV būs nodarbināta vairāk pat ar sevi. Un tāpēc varbūt es paradoksāli mazliet pateikšu, bet tā viņš šķiet, ka šobrīd gan varbūt pat izdevīgāk būtu Trumpa pārliecinoša uzvara. Lai nebūtu šo te šaubu, lai nebūtu šo te jautājumu, lai nebūtu šīs te neapmierinātības par to, ka, ziniet, bija taču tikai pavisam nedaudz. Jo tas radīs to iekšējo nestabilitāti un strupceļu un principā grūtības iet uz priekšu. Tā kā šeit tā iekšējā dilēma, iekšējā jautājuma varbūt pat lielāka izaicinājuma nekā tā kuģa pagriešana, citsamāk nenotiks uzreiz. Bet starp citu tieši runājot par attiecībām ar Krieviju, arī ekonomisti raksta, ka Trumpa gadījumā Krievijai būtu daudz vieglāk panākt vienu no tās mērķiem, panākt tādu tā kā vienošanos, kas savā ziņā varētu līdzināties Jaltas 1945. Gada līgumam un varētu palielināt Krievijas ietekmi bijušās Padomju Savienības teritorijā. Tātad arī Latvijā. Jūsuprāt, cik ticams ir šāds scenārijs? Piesardzībai, es domāju, ka šeit ir vieta, un tāpēc atgriežoties atkal pie intervijas, nekas starptautiskajās attiecībās nav akmeni iekauts. Diemžēl tas jāsaka arī priekš mums, un es domāju, ka mēs, diemžēl, šādu negatīvu pieredzi esam vēsturiski pieredzējuši. Tā kā šeit būsim piesardzīgi. Vēl jau vairāk tāpēc, ka atsevišķi Donalda Trumpa padomnieki, kā Newts Gingrichs, savā laikā pats prezidenta kandidāts no republikāņiem, ir izteicis, ziniet, kas tā Igaunija Pēterburgas piepilsēta. Īpaši mums nevajadzētu tā uztraukties par Pēterburgas piepilsētu. Un republikāņiem varbūt ir bijis raksturīga šī te vēlme taisīt dīlus, jeb taisīt, zināmā veidā, kaut kāds interešu zonu sadalījums. Henrijs Kisindžers ir kā varbūt iemiesojums tam, ka, ziniet, te ir jūsu interesi, te ir mūsu interesi. No otras puses, tomēr man šķiet, ka arī tā robeža ir diezgan skaidra. Tā interesi varbūt ir tas, kas ir ārpus NATO, bet tas, kas ir NATO, amerikāņi pārāk daudz investējušies. Šeit amerikāņi varētu zaudēt ļoti daudz arī savas kredibilitātes un, principā, savus ietekmes, ja viņi atteiktas no tām teritorijām, kas faktiski tiek uzskatīts pilnībā par viņu teritorijām. Vai vismaz tām teritorijām, ko Krievijas izpratnē, kurā ir šī ASV ietekme. Tāpēc no tā viedokļa es domāju, ka nevajadzētu pārspīlēt arī šo piesardzību, nevajag dramatizēt, bet jā, Krievijai vienmēr republikāņi automātiski kā ir bijuši tuvāki. Bet tas nenozīmē, ka tam ir jāizpildās, jo mēs atceramies 80. gados republikāns Ronalds Reigans bija pietiekoši stingrs attiecībās ar Krieviju. Džordža Buša laikā mēs kļuvām par NATO dalībvalsti. Tātad uz jautājumu zīmes šīs lietas vēl. Es domāju, ka uz jautājumu zīmes šīs lietas paliek. Vai Freibergas kundzes teiktais par to, ka Trumps ir uzrunājis šos vēlētājus, kuri ir piedzīvojuši būtisku savu dzīves līmeņa samazināšanos, ir tas, kam piekrītat arī jūs? Absolūti. Šeit, ja mēs pat atskatāmies, un pat vakar, atskatoties uz šo pusotra gada šovu vai pusotra gada politiskā teātra uz politisko kampaņu, Trumpa message, Trumpa ziņa ir bijusi ļoti skaidra. Viņš ir koncentrējies uz dusmīgajiem, ja tā var teikt. Viņš ir izmantojis šīs dusmas, viņš ir izmantojis neapmierinātību. Viņš vispirms koncentrējies ļoti skaidri uz baltajiem vīriešiem, balto zilo apaklīšu vīriešiem, uz strādājošiem cilvēkiem, kas ir iepriekš bijusi atkal šīs Amerikas, izaugsmes pamatā. Un šobrīd tie ir tie, kur dzīves līmenis ir krities, kur dzīves ilgums ir krities, kas ir principā neapmierināti. Kamēr Hillary Clinton centusies runāt par plurālismu un par šo minoritāšu iesaistīšanu, tikmēr Trumps ir kaut kādā veidā atgriezies pie ASV kodola. Pie tā, kas ir lielā mērā ASV virzījis visus šos gadus un kas tieši tā ir zaudējuši pēdējos gados un kļuvuši neapmierināti. Un tieši tāpēc Mičigana, Viskonsina, kas vienmēr ir bijusi demokrātiska, šobrīd ir kļuvusi republikāniska. Vai jūs, prāt, Trumps ir tāds cilvēks, kurš savus priekšvēlēšanu solījumus gan par mūri uz robežas ar Meksiku, gan par to padarīt Ameriku atkal varenu un izbeigt, kā Freibergas kundze arī teica, šos Amerikai nevienmēr izdevīgos līgumus, kā tas ir parādīts no Trumpa puses vēlētājiem, vai viņš to visu arī izpildīs? Un tas nozīmē, vai mēs to izjutīsim? Ja, es domāju, ka to, ko es iepriekš jau teicu, te no vienas puses viņa spēks, ka viņš ir to stīgi sataustījis un ka viņš tiešām adresē vai atceļ tos jautājumus, kas ir šobrīd aktuāli un kas tā viņš šķiet Hillarijas Clintonas kampaņā pietrūkst šī skaidrā konkrētā ziņa. Bet no otras puses tas ir viņa vājums, jo
atrisināt visus šos jautājumus, būsim realisti. Skaidrs, ka ASV politika un ASV priekšvēlēšana kampaņa varbūt nedaudz atšķirās no Eiropas valstu priekšvēlēšana kampaņām, jo ASV priekšvēlēšana kampaņā tiek sagaidīts šīs lielās ziņas. Jā, mēs varam, jā, mēs būsim atkal lieliski un vareni. Bet tas nenozīmē, ka realitātē to visu rezultātu. Es domāju, ka realitāte būs tāda, ka kaut kas būs noteikti pa vidu, kurā būs ļoti daudz neapmierināti un iespējams būs kāds ir apmierināts. Un, teiksim, protams, ka pirmais, ko viņš ir paziņojis, un es domāju, to viņš var izdarīt, viņš atcels Obamacare, jeb šo veselības aprūpas sistēmu, un daudzas apmierinās, daudzas atkal neapmierinās. Atrisināt, teiksim, šo te jautājumu par šiem neapmierinātajiem baltajiem vīriešiem, kas, teiksim, tā industriālā bāze, kur mainās kopumā struktūriska valstu ekonomikas, tā skaitā ar ASV ekonomiku, es domāju, ka tas praktiski ir neiespējamā misija, un, ticamāk, ka to viņš nesasniegs. Kā Detroits, teiksim, problēmas viņš neatrisinās. Cik nozīmīga turpmāk un kāda varētu būt paredzama kongresa loma? Zināms, prezidentam Obamam bija daudz dažādas arī labas idejas, kas tā arī netika īstenots, jo tieši kongress iestājās pret tām. Jā, tikai jāatcerās, ja tas, ka Obamas laikā kongress to dominēja republikāņi gan senātā, gan apakšpalātā. Un šajā situācijā tā vien izskatās, ka tomēr, neskatoties uz kaut kādu, zinām, varbūt mazliet līdzsvarojošāku procentu, tomēr joprojām dominēs republikāņi gan vienā, gan otrā palātā. Kas nozīmē, ka rokas būs atraisītas? Kas nozīmē, ka rokas no vienas puses būs atraisītas. No otras puses tas tomēr nozīmē to, ka skaidrs, ka šeit arī pašam Trumpam būs jāatrisina iekšpartīskie jautājumi, un ne visi viņa partijā ir bijuši viņam atbalstoši. Nu, kaut vai bijušais prezidenta kandidāts, pietiekoši liela autoritāte republikāņu partijā McCains, kas ir bijis kritisks par Trumpu. Tāpēc šeit varbūt atgriežoties pie tā, ka šeit varbūt pat tā situācija, tā mūsu piesardzība tiešām nevajadzētu dramatizēt, jo tā vien šķiet arī, ka paši republikāņi var būt tāds zināms līdzsvarojušais elements republikāņu prezidentam un var padarīt tomēr viņu mērenāk viņa izteikumos un politikā. Ne tikai tāpēc, ka viņi var uzlikt kaut kādas ierobežojumus, bet tāpēc, ka viņi ir aicināti arī uz tomēr kaut kādu politiku realizāciju, kas ir vairāk mainstreamiski, jeb vienkārši realizējama. Tā teikt, spēs noturēt grožos? Donaldu Trumpu būs ļoti grūti noturēt grožos. Tā nav viņa personība. Viņš ir nācis uz šīm vēlēšanām ar kā anti-establishment cilvēks. Un tāpēc jau vēlreiz mēs atgriežamies, ka šis šovs visticamāk turpināsies, ka te būs jautājumi iekšpartīskie gan demokrātiem, gan republikāņiem. Mēs domājam, kaut kāda zināmas analoģijas būs ar Lielbritāniju, kurā notiek iekšējā cīņa gan vienā, gan otrā partijā. Nav līdz galam, teiksim, skaidra šī situācija, bet var teikt, jā, ka tas būs tas līdzsvarošais elements, šis establishments no republikāņu puses, kas tomēr varētu arī mūs padarīt mierīgākus, jo šie izrāvi, ja pieņemsim, ka nākušā dienā ASV izstājās no NATO, visticamāk, ka tas nenotiks tieši tāpēc, ka republikāņi to neatbalstīs. Interesanti, ka viens no Brexit flagmaņiem Farāžs ir paudis, ka viņš ļoti labprāt kļūtu par Trumpa sūtni Eiropas Savienībā. Šeit es domāju, ka Farāžs vispirms ceļ pats sev kredīta punktus, ja tā var teikt, vai politiskos punktus un spodrina spalvas, jo viņš mazliet pazaudējis savu vietu. Viņa, kā saka, politikā ir divas traģēdijas. Viena ir nesasniegt to, ko tu vēlies, otra ir sasniegt to, ko tu vēlies. Viņš ir sasniedzis to, ko viņš vēlies, un viņam šobrīd ir jāatrod vieta, un, protams, ka viņam ir jāparāda, ka viņš joprojām politikā it kā skaitās, un Farāžs piedalījās ar priekšvēlēšanu kampaņā, viņš brauc arī uz ASV. Bet man šķiet, ka šeit ir pilnīgi skaidrs, kurš ir vecākā un kurš ir jaunākā brāļa statusā. Ne jau Farāžs vai ne jau Trumps uzskatīs, ka Farāžs būs tas, kuram viņam jābūt arī pateicīgam par kaut ko. ASV joprojām sev uztver kā īpašu nāciju ar joprojām līderības nozīmi pasaulē, kā numuru viens. Un tāpēc es domāju, ka tas, ko saka Farāžs, vairāk ir priekš viņa paša nekā tas, ka Donalds Trumps to īpaši ņems vērā. Un noslēgumā mēs arī gribam nodemonstrēt arī jums, varbūt esat jau redzējuši šo fotogrāfiju pirms pāris stundām. Hillary Clinton savos sociālajos tīklos parādīja šādu fotogrāfiju no kampaņas, un tur ir divi komentāri. Viens no tiem CNN komentēja, saka, ka ja viņa uzvarētu, tad tas būtu tā kā vēstījums meitenei, es esmu nākotnē, tas ir tas, kas mūs sagaida, bet ja zaudētu, tad tāds kā piedodiet, atvainojos, es darīju visu, ko spēju, tā to raksturo arī lielie Amerikas mēdī. Vai jums arī tas izskatās tāds veiksmīgs vēlēšanu kampaņas triks abos iznākumu gadījumos?
Jā, teiksim, tā varbūt mazliet cīniski, bet bērni ir vienmēr uzvarošs triks visā, teiksim, tā politiskajā izpausmē. Un noteikti, ka var teikt arī šeit, ka Hillary Clinton noteikti pačukstēja, ka viss, mīļais, vairs nekandidēs. Šī bija pēdējā reize, kad es kandidēju, lai gan pašā Amerikā, protams, ka ilgu laiku smējās, ka viņi ir jāievēl par prezidentu, jo viņi vienkārši nepārstās kandidētu un kandidēs, kamēr izvarēs par prezidentu. Bet tā viņš šķiet, ka šobrīd šim sapnim, vismaz Hillarijas Clintonas cerībās un sapņos ir pienācis beigas, jo es domāju, ka zīme bija diezgan skaidra, ka principā Hillary Clinton, diemžēl, tā vien izskatās, ka nav ievēlama.